Tev nešķiet, ka es esmu pārāk bāla? Un tas ir jānovērtē man. Paslīdot sniegā, es pazustu un mani atrast tikai pavasarī. Un mani mati arī vairs nav tik skaisti kā agrāk. Mums ir misija – atrast vietu, kurā no pelēkajām pelēm mēs pārtapsim par gulbjiem. Double Sun. Katra sieviete ir pelnījusi sevi palutināt. Īpaši drūmākajos gada laikos. Šādu iespēju ar bagātīgu pakalpojumu klāstu jums piedāvās skaistumkopšanas salons Double Sun. Mani sauc Katrīna, un es esmu salona Double Sun vadītāja, kas atrodas Skolas ielā 14. Tā salons vispār ir dibināts ļoti sen, apmēram 20 gadus atpakaļ. Bet uz šo vietiņu mēs esam pārbraukuši kaut kur 4 gadus atpakaļ. Gribējās strādāt lielākās, gaišākās, maigākās telpās, un tas mums arī sanāca. Šeit patīk strādāt gan meistariem, gan arī klientiem patīk šeit nākt un pavadīt laiku. Un mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, gan sākot no frizieru pakalpojumiem. Mēs piedāvājam visa veida matu krāsošanas, matu atjaunošanas procedūras, frizūras īpašiem gadījumiem un kā arī vīriešu matu dabīgā toņa atjaunošanu. Body Wave, vertikālais solārijas ar iebūvētu vibro trenažieri ir ideāla konstrukcija intensīvam, vienmērīgam, tumšam un ilgnoturīgam iedegumam. Jo pateicoties tam, ka vibrācija laikā pātrinās asinsriti, sauļošanās seansa efektivitāte palielinās par 50%. Turklāt viena seansa laikā ķermenis kļūst slaidāks, kājās parādās viegluma sajūta un tiek iztaisnots mugurkauls. Pie mums nāk gan sievietes, gan vīrieši, gan arī visas ģimenes kopā. Tātad arī mums ir nagu kopšanas speciālisti, kas veic dažāda veida procedūras gan rokām, gan nagiem. Pašas populārākās šobrīd ir gellaks pārklājumi, un viens no jaunumiem ir termogellaka, kas maina savu toni atkarībā no temperatūras. Mums ir arī kosmetologs, kas veic visa veida sejas procedūras, masāžas un visa veida vaksācijas. Ir iespējams izvēlēties pretcelulīta, novājēšanas un fitnesa programmu. Tas ļaus jūsu ķermeņa apjomam samazināties katrā apmeklējuma reizē. Ātrs un efektīvs sauļošanās veids ir That's So uzsmizināmais iedegums. Ar That's So jūs varat iegūt vienmērīgu, dabisku un veselīgu iedegumu bez UVA staru iedarbības. Iedegums bez saules ir kā make-ups. Tādēļ, lai rezultāts būtu pārliecinošs, jāievēro daži nosacījumi. Gatavojoties apsmidzināšanas procedūrai vismaz 24 stundas iepriekš, vēlams noskurbēt ķermeni un lietot mitrinošu krēmu. Jūsu āda kļūs mirdzoši zeltaina un vienmērīga, kā arī mitrinās ādu un pasargās pret novecošanos. That's So Sun make-up pamatā ir cukurbiešu sakņu ekstrakts, alveja un citas dabiskās sastāvdaļas, kas uzlabo krāsas kvalitāti. Visi That's So produkti ir dermatoloģiski testēti laboratorijā. Par iedegumu bez saules īpaši sajūsmināti būs tie, kuri vēlas iedegumu iegūt nekavējoties. Rūpējas par savu veselību un ādas veselīgā izskata saglabāšanu, kā arī tie, kuriem ikdienas steigā nav atlicināms ilgāks laiks iedegumu veicināšanai. Double Sun ir arī parūpējies par jūsu ērtībām, kur var iegādāties profesionālo kosmētiku, matu kopšanai un veidošanai. Salonā ir pieejami frizieru pakalpojumi, kur strādā certificēti meistari ar ilgu gadu pieredzi, kā arī manikīre jūsu rokas padarīs neatvairāmas ar dažāda veida dizainu pēc jūsu izvēles. Apakšējā stāvā Veras Kuročkinas vadībā notiek kvalifikācijas paaugstināšanas nodarbības, gatavošanās konkursiem un jaunu frizieru apmācīšanu visos virzienos. Šeit jūs varat justies brīvi un aizmirst par ikdienas rūpēm. Mēs jūs gaidām Rīgā Skolas ielā 14 salonā Double Sun. Elīna, pēdējais, ko dzirdēju, bija ar labu nakti, un tas bija jau pirms 24 stundām. Es vairs nevaru izturēt to bezmiegu un nogurumu. Vienkārši riebies. Vajadzēja agrāk klausīties Omē, kad viņa teica, vecums nenāk viens. Problēma ir nopietnāka nekā es domāju. Es tev teicu, ka ir nepieciešams palutināt sevi, un es pat zinu kā. Nākamnedēļ taču Valentīna diena.
apvieno patīkamo ar liederīgo. Miegs būs saldāks, gan draugs neiebildīs par tēriņiem. Pasūti sev jaunu gultu. Es taču esmu slinkākais cilvēks pasaulē. Doma vien par to, ka man vairākas stundas jāpavada mēbeļu veikalos un jāizvēlas starp kvalitatīvajām ārzemju precēm, vispār nekādīgies neievieš manī svētku sajūtu. Nekur jau tev nav jāiet. Latvijā ražotas koka gultas tepat tavā telefonā. Katrs cilvēks ir laimīgs tad, kad ir kārtīgi izgulējies. Ikdienas steigā bieži piemirstam, ka tieši nekvalitatīvs miegs ir iemesls tam, kāpēc nereti no rītiem jūtamies vēl nogurušāki, kā jutāmies vakarā dodoties gulēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi maksimāli uzlabot miega kvalitāti, sākot no pozas, kurā mēs guļam, līdz guļamistabas iekārtojumam. Koka gultas LV ir interneta veikals ar specializāciju uz guļamistabas mēbelēm no Latvijā ražotiem dabīgiem materiāliem. Mēs atrodamies kokagultas.lv uzņēmumā, kur ir brīvības gada 283. Te ir mūsu ekspozīcija, var cilvēki braukt apskatīties, kas un kādi ir, no kādiem kokiem strādājam. Zaģēts bērzi ir Latvijā, mēs paši to pašu saplāksti neražojam, mēs iepērkam viņu, viss ir Latvijā audzēts. Nav tā, ka ievelk kaut kur no citurienes. Veikals piedāvā pircējiem iespēju iegādāties labāko Latvijas ražotāju produktus, kas ir izgatavoti no Latvijā augušām koku šķirnēm, priedes, bērza, ozola un oša, ko nereti vietējos veikalos neredzam, jo lielie kokapstrādes uzņēmumi pārsvarā orientēti uz eksportu. Šeit ir pieejams plašs, gaumīgs guļamistabas mēbeļu klāsts, kas sevi ietver bērnu mēbeles, divstāvu un laulību gultas, kā arī katra gaumē atbilstošas kumodas, naktskapīšus un citus vienoti interjēra elementus. Pie tam piedāvātais cenu līmenis ir katram pa kabatai. Mums ir 27 modeļi, ir divstāvīgās gultas, tāds ir 10 modeļi, tad ir pusotrastāvīgās, tad ir bērniem mazās gultiņas, kas ir ar bortiņiem jau, tad ir izvelkamas dažas, kuras ir optimālas, tad, ja bērnam ir nepieciešams ilgākam laikam, tad viņi var izvilkt pa vairākiem pamatiem ārā. Strādājam arī uz individuāliem pasūtījumiem, jo ļoti daudz arī klientu klāsts ir tas, ka viņš atnāk, viņam ir ierobežota vieta mājās, un viņam vajag tur 1,10 x 2,10 tur pieņemsim. Mēs arī tādu varam uztaisīt. Protams, ka tas ir pa papildus samaksu, jo tas ir specializēts pasūtījums, bet to visu varam izdarīt. Praktiski uztaisīt mēs varam jebko. Tādi pašiem savus transports, to var visā Latvijā izveidot. Ir cilvēki, kas gan utilizē, nolieto to mēbeli, gan arī samontē profesionāli meistari, kas aizbrauc ātri un operatīvi. Rekords nenoliekšu mums ir 12 minūtēs uz 5. stāvu uznest visu gultu madraci un salikt, un klients šokā paliek, ka tik ātri var izdarīt. Ja mēs tādas sacensības arī savā starpā iekšēji radām, kurš tā kā vairāk kaut ko pārdos, kuram būs labāks atsauksmes, kuram būs ātrāks tā montāžas laiks. Lai mēbeles nebūtu jāiegādājas tikai pēc fotogrāfijas datorā šeit, Brīvības ielā 283 ir atvērts veikals, kuru visus piedāvātos modeļus var apskatīt, aptaustīt, izvērtēt un pat pagulēt. Guļamistaba nedrīkst būt vieta, kurā risināt problēmas vai pārdomāt dienas sliktos notikumus. Tai ir jāatgādina miera osta, kurā problēmas paliek aiz durvīm. Lai iepirkšanos padarītu interesantāku, katra gulta ir nosaukta sieviešu vārdā. Laipni lūgti mūsu veikalā, kokagultas.lv, adrese ir Rīga Brīvības gada 283. Viegli piebraukt ir ar sabiedrisko transportu, pietur ir Zemetāna laukums, vai ar mašīnu, tepat tā mazā ropažieliņa, kuru droši atstāt un nāk pie mums ciemos. Ļaujieties pārmaiņām guļamistabā un sāciet dienu ar smaidu. Ko tu dari? Tu neko neesi dzirdējusi par krāsu terapiju, jo pēc pirmās seanses sevī sajūtu to dzīvīgumu, kas šķita bija pazudis līdz ar augstumu iestāšanos. Un eglīšu lampiņas tevi izglāba? Netaču. Vienkārši es atkal gribu izjust to fantastisko sajūtu. Zini, tev noteikti ir jādodas uz Ruses ielu un jāpārliecinās par to pašai. Un starp citu 21. februārī viņi svin savus svētkus. Ja tā vien šķiet, ka drūmais laiks ietekmē ne tikai gara stāvokli, bet arī pašsajūtu,
ir pienācis laiks sevi palutināt. Tāpēc dosimies uz vietu, kurā atgūt spēkus mums palīdzēs skaistuma kopšanas guru. Vienmēr smaidīgā Irēna Haružika. Salons strādā jau 11 gadus, bet darba pieredze skaistuma kopšanas nozarē ir jau 18 gadus. Certificēts ārsts, dermatologs Irēna Gavriša jums piedāvās dažādus kosmetoloģijas pakalpojumus, klasiskās terapeitiskās, individuālās programmas, kā arī ādas slimību ārstēšanu un sejas ovālu korekciju ar dažādām injekciju metodēm. Labdien! Es esmu kosmetoloģe, un šeit mēs jau strādājam vairākus nekā 10 gadus. Jābūt precīzi, šogad mums būs jau 11 gadi, tieši 21. janvārī. Šī kosmetoloģija ir nepavisam kosmetoloģija, viņa ir kaut kas vairāk nekā kosmetoloģija, ko piedāvā mūsdienās. Šeit tiek pielietotas jaunākās un inovatīvākās tehnoloģijas un pieejas, kā arī efektīvas, neinvazīvās tehnoloģijas, kuras koriģē ādas problēmas. Absolūtais jaunums ir gaismas kosmetoloģija. Dažādi seansi ar krāsaino gaismas staru. Ādas veselība un tās mirdzums ir iespējams tikai tad, kad cilvēks ir harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli. Šeit viss tiek balstīts uz principu. Cilvēks tā ir holistiskā sistēma un visas cilvēka sistēmas un āda ir cieši saistītas. Procedūras gan klasiskas, terapeitiskas, aparātas procedūras. Mēs šeit veicam dažādas masāžas, ārstējām dermatoloģiskas ādas slimības. Mums strādā certificēts doktors dermatologs Irēna Gavriša ar ļoti lielu pieredzi, vairāk kā 30 gadi. 1997. gadā franču profesors Leo Mizerī ir izpētījis, ka āda un smadzenes ir embrioloģiski brāļi. Viņš norādīja, ka āda ir nervu sistēmas priekšējais barjeras. Pēc profesora viedokļa nervu, imūnās un ādas sistēma ir cieši saistītas, tāpēc mēs varam nosaukt ādu par spoguli, kas atspoguļo mūsu veselību, skaistumu, harmoniju vai pretēji. Kā cilvēks jūtās, tā viņš arī izskatās. Tāpēc vispusēja pieeja kosmetoloģija ir ļoti nepieciešama. Savā kosmetoloģijas praksē es apvienoju divas nozares – kosmetoloģiju un krāsaino terapiju, lai dabūtu to holistisko pieeju mūsu veselībai un mūsu skaistumam. Krāsu terapija, ko es izmantoju savā darbā, tas ir krāsu stariņš. Viņu tā var arī aktivizēt vairāk. Viņš palīdz sniegt procedūras, kuras ietekmēs dziļāk uz visu organismu, nomierinās mentālo, emocionālo, un līdz ar to arī uzlabos fizisko stāvokli cilvēka. 1983. gadā Lielbritānijā krāsu terapijas sistēmu Aura Soma nodibināja farmaceite Viki Ou. Ar gaismas terapiju ir iespējams palīdzēt mūsdienīgam, aizņemtam un bieži vien ar stresu pilnu cilvēkam tikt pie savas dabīgās harmonijas, būt priecīgam, skaistam un veselam. Krāsainā gaismas staru kosmētiskā procedūra var palīdzēt cilvēkam dziļāk atslābināties, relaksēties un noņemt nogurumu. Tā palīdz stabilizēt mentālo un emocionālo stāvokli. Apvienojot kosmetologa pieredzi ar krāsu terapiju, Aura Soma palīdz labāk atveseļot ādu, izlīdzināt grumbas, koriģēt sejas ovālu un stabilizēt psihoemocionālo stāvokli. Šīs kapsuliņas, viņas ir absolūti dabīgās. Iekšā viņa satur enerģetisko substanciju no mūsu dabas, no augu un minerālu valstīm. Un tad tas ir pilnīgi droša komunikācija ar mūsu šūnām. No kosmetologa pieejas skaistumkopšanā ir svarīgi, kā cilvēks izskatīsies un jutīsies ne tikai tuvākajā laikā, bet cik ilgi spēj saglabāt savu jaunību, skaistumu un harmoniskās attiecības ar sevi un apkārtējo vidi. Tradicionālā Ķīnas medicīna liecina, ka enerģija Cī
kura tek pa enerģētiskiem kanāliem, regulē mūsu ķermeņa funkcijas. Pētnieki secināja, ka gaismai piemīta korpuskulārās daļiņas. Tātad šodien mēs zinām, ka cilvēks ir gaismas būtne. Gaisma ir galvenais komunikatīvais tīkls mūsu organismā un galvenais visu dzīves procesu regulators. Par to pārliecinājāmies arī mēs. Ja arī tu vēlies uz mirkli atrauties no realitātes un atgūt ziemā zaudēto spēku un enerģiju, Irēna Haružika atradīs individuālo pieeju, kā tev palīdzēt. Jā, cik žēl, ka jau nokusa sniegs, es tā arī nepagūju izbaudīt ziemas priekus. Esmu pārliecināta, ka pat tad, ja tu dzīvot Antarktīdā, es tev arī nekad neredzētu uz slēpēm. Nu nē, taču, ja būtu sniegs, es kaut vai tūlīt pat dotos ārā slēpot. Labi, turu tevi pie vārda. Un es pat zinu vietu, kurā sniegs ir pat tad, kad citiem no tā vairs nav nemiņas. Rīt dosimies uz Olimpisko sporta centru, un tu man to parādīsi. Uzsniegot sniegam, mēs visi vēlamies izrauties no ikdienas rūpēm un baudīt ziemas priekus. To ir iespējams darīt Cēsu Olimpiskajā centrā, Priekuļu slēpošanas biatlona bāzē, kas atrodas 7 km attālumā no Cēsīm, braucot virzienā uz Vecpiebalgu. Vaivas upes grāvā ir norāda uz sporta bāzi. Šeit ir pieejamas apgaismotas, dažādas grūtības pakāpes slēpošanas trases, kā arī darbojas slēpju noma, lai ik viens aktīva dzīvesveida cienītājs varētu izbaudīt pēdējo sniegu pat tad, kad citur tas jau ir nokusis. Ik gadu šeit notiek dažādas sacensības, kurās startē ik viens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai. Mēs atrodamies Cēsu Olimpiskā centra Priekuļu biatlona trasē, un mums ir pasākums tautas slēpojums Priekuļa apļu 2. posms. Šeit ir aicināti piedalīties visi, pilnīgi visi, gan sportisti, gan tautas slēpotāji, gan mazi bērni, gan seniori, jo ir piedāvāts gan sporta distance, gan tautas distance, gan arī bērnu distance pašiem mazākajiem. Un tad pēc sagatavošanas spējām arī cilvēki izvēlās, kurā distancē startēt. Dalībniekiem tiek piedāvāts startēt 2 dažādu grūtības pakāpju distancēs. Sporta vai tautas distancē, kas atšķiras gan ar apļa garumu, gan reliefu. Arī par mazākajiem sportistiem neviens nav aizmirsis, tāpēc bērni līdz 8 gadu vecumam var startēt īpaši izstrādātajā bērnu distancē. Mēs esam ļoti priecīgi, mums ir atbalstītāji, mūsu Cēsu un Valmieras veikals Seži, kuri noslēgumā dāvinās uz izlozi 2 velosipēdus, viens vīriešu, viens sieviešu, un kas ir svarīgi, ka tā ir izloze, un šajā izlozē var laimēt jebkurš neatkarīgi no rezultāta. Ir jānoslēpo tikai 4 posmi, kopā mums ir 5 posmi un jāpiedalās 4. Tāpat mums ir arī vietēji atbalstītāji veikals Strausdagrava un Studio Pica, kur tiek izlozēts dāvanu kartes. Un, protams, arī katrā grupā 1. 3 vietu ieguvēji saņems medaļas, gatavotas īpaši šim pasākumam. Ziemas laika apstākļos šeit ir iespējams arī slidot. Vasarā Olimpiskais sporta centrs piedāvā nūjošanas apmācības instruktoru uzraudzībā, kā arī iespējams baudīt biatlona trasi un skrituļslidošanu. Skrituļslides un aizsarga ķiveres atradīsies gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bāze ir atvērta katru dienu, un ik viens sporta un aktīvo atpūtu cienītājs ir laipni aicināts visa gada garumā. Bāze strādā katru dienu. Noma strādā no 2 līdz 9 vakarā. Trases arī ir apgaismotas līdz 9 vakarā, bet no 10 līdz 2 noma ir pieejama pēc zvana, un trases atvērtas arī no 10. Lai nepalaistu garām jaunāko informāciju, neaizmirstiet iegriezties mājaslapā www.occesis.lv. Slēpo, slido un baudi ziemu! Jā, pie mums var atbraukt, braucot no Cēsīm uz Madonas pusi cauri Priekuļiem, un apmēram 2 km no Priekuļiem mežā pagrieziens pa labi ar norādi slēpošanas biatlona bāzi Priekuļi, un tur arī mēs jūs gaidām.
Saila. Teicienu mazāk ir vairāk neizgudroja nabadzīgas sievietes. Un ar visām šīm drēbēm tu vari iegūt titulu Lupatu karaliene, ne balvas princese. Man priekš tevis ir padomā, kas daudz efektīvāks par mazo melno vakarkleitiņu. Hello, Karīna! Bez sapucētiem nagiem, matiem un ādas sievieti var padarīt dzīvespriecīgāku viņas apģērbs. Katra detaļa ir svarīga, kas paceļ pašapziņu. Jau mācoties 2. kursā, Karīna radīja pirmo kolekciju un pirmo modes skati, kas sastāvēja no 26 tērpiem. Tas viss Karīna piesaistījis jau studiju laikā, un tā tas ir joprojām. Es esmu modes dizainere. Ar šo visu nodarbojos jau kādus gadus 3-4. Sāku es to visu, kad mācījos jau procesā 2. kursā, izveidoju pirmo kolekciju. Un tā gadiem ejot, sāka rasties klienti, un es vien vairāk iemīlēju to, ko es daru. Savu ikdienu nespēja iedomāties bez sava darba. Arī brīvās dienas daudz labprātāk paved pie šujmašīnas, radot kaut ko jaunu un skaistu, nevis bezrūpīgi izklaidējoties. Meitenes, kuras neredz jēgu šai nozarei vai zūd motivācija izaugsmē, tad pavisam noteikti varam teikt, ka ir jēga censties un turēties pie saviem sapņiem un mērķiem. Arī Karīnai, kā modes dizainerei, ir nācies saskarties ar karjeras sākuma posmu, kur bija 3 pasūtījumi gadā, un likās lieliski, ka kāds pasūta apģērbu tieši pie viņas, ka idejas kādam šķiet labas un interesantas. Pārsvarā mani klienti atrod mani Facebookā, Instagramā, mūsdienu sociālos saitos. Un principā tagad tiek norunāts tikšanās un laikošanas, mērīšanas, un tāds viss procesā notiek. Gadi iet, un klientu skaits pavisam noteikti ar katru gadu paliek arvien lielāks, tikai pacietība un centība. Mīļākais elements apģērbā, ko Karīna saviem tērpiem izmanto, ir mežģīnas. Tas ir kaut kas fantastisks, kas izceļ katras sievietes sievišķību. Es ļoti mīlu strādāt ar mežģīnēm. Tas ir vienkārši fantastiski, un man liekas, tas tik ļoti izceļ sievišķību. Tas ir mans absolūts favorīts. Jā, šī kolekcija man ir ļoti īpaša. Tērpos izmantot man mīļākie motīvi, tā pilnīgi noteikti ir zelta krāsa, kas, manuprāt, ir ļoti skaists elements. Es ļoti ceru, ka jums patiks. Gatavojot tērpu, ir jāpievērš liela nozīme katram sīkumam, un ar izdomu jāpieiet katram piegriezumam. Idejas nerodas tīšprāt, piesēžoties pie galda un domājot, jo tas ir cilvēka prāta apmāns, izspiest no sevis kaut ko. Idejas rodas pavisam spontāni, kādā ceļojuma laikā vai pat nosapņojot, kā arī tas var būt kāds sīks dzīves elements vai objekts, kur ideja jau ir acu priekšā. Pie Karīnas maķes jūs varat iegūt tērpu sākot no dzimšanas dienām un beidzot ar kāzām. Un katram klientam pilnīgi noteikti tas pieeja individuāli, ir jauns dizains katram. Un reti man liekas, ka pat šobrīd nav bijis tā, ka kaut kas tiktu atkārtots, jo man patīk, ka katram ir tas individuālais, tas ekskluzīvais, varētu tā to teikt. Katras sievietes sapnis ir iegūt ko jaunu, neizmēģinātu un piesaistošu. Tagad arī mēs pārliecinājāmies, ka šajā nozarē viss attīstās un pat šķietami visnereālākās idejas ir īstenojamas. Laikam vienīgais novēlējums, kuras tiešām varētu, lai visi domā laicīgi par tērpiem, lai neatstājiet mīļās meitenes to uz pēdējo brīdi. Tas tiešām ļoti atvieglo darbu, ja par izlaidumiem, par kāzu tērpiem tiek domāts vismaz pusgadu iepriekš. Un mani mati arī vairs nav tik skaisti kā agrāk. Mums ir misija atrast vietu, kurā pelēkajām pelēm mēs... Karoči, no jauna. Es zināju, ka tā būs, ka mūs jāņem. Viss, es nevaru sākt smieties, Un tas ir tas brīdis, kad... Jā. Šito vajadzēja. Tu to saki man, kas paslīdot... Man nevarēja priku kāju? Nu kā izklausies? Ko es vispār pateicu? Es neatceros. Ko es pateicu?
Man pabrīdīga, vai ka tu šauji, vai zini, man ir vienkārši tāds stress. Man tagad ir tāds stress, ja es gaidu to skauju, un es nevaru. Vai sāk, jā? Sāk.